115, kāds saka, ka viņam iet. Sveicināti vēlreiz mūsu cienījamie meistarklases vīna vakars tavās mājās skatītāji. Es patiesi ceru, ka tehniskās problēmas ir veiksmīgi atrisinātas, un nu jūs mūs nevien redzat, bet arī dzirdat. Lasījām pa šo laiku, ka jums čata joslā jau ir veidojusies jautra kompānija, kur jūs viens otram gan izpalīdzat, gan savstarpēji izklaidējat. Arī mums šeit pie sarunu galda sarunas jau ir raisījušās diezgan jauki, un šeit kā parasti ir viens no mūsu foršajiem vīndziņiem, šoreiz Gints Sniedze. Labvakar vēlreiz. Jā, un uzņēmēja, 3 bērnu mamma, skaistumkopšanas speciāliste, zīmolu, Auč un Kurts kafē īpašniece un vienkārši lieliska sieviete Ketija Karlsone. Paldies! Sveicināti! Jā, tad šovakar līdzīgi kā arī citās meistarklasēs baudīsim 4 labus vīnus, runāsim par vīnu, par dzīvi, par piedzīvojumiem ar vīnu, jo mēs jau paspējām parunāt šeit ar Ketiju arī par piedzīvojumiem, par skaņu celiņiem, varbūt, ko Ketija varēs arī mazliet vēlāk padalīties. Un, protams, baudīsim vīnus, mācīsimies par tiem un atbildēsim arī uz jūsu jautājumiem, cienījamie skatītāji. Tādēļ droši rakstiet tos čata sadaļā, gan vīnzinim, gan Ketijai, un viens no jums arī šo vīna meistarklasi beigs nevien ar labām emocijām, bet ar 30 € vērtu dāvanu karti no Alko Outlet, ko mēs izlozēsim meistarklases beigās. Bet es domāju, lai mēs lieki nekavētu laiku, un es tiešām ticu, ka arī mūsu TV skatītāju pulkā jau kāds ir atkorķējis pirmo vīnu. Ginti, vai tu vari pastāstīt, kurš tas ir, un doties arī uz mūsu leduskapi tam pakaļ? Jā, mēs esam ilgi gaidījuši, jūs esat ilgi gaidījuši, un tāpēc mēs neliksim jums vairāk taupīties. Es noteikti sveicu tos, kuri jau ir attaisījuši vaļā to vīnu. Mēs devām šo informāciju jums čatā. Un pareizi jūs darījāt, jo ja ir 7, 8, ja ir jāiedzer vīns, tad ir jāiedzer vīns, jā? Nav varianti. Nav varianti, jā. Un pirmais vīns, ar ko mēs gribētu sākt šo vakara vīna degustāciju, nāk no Sicīlijas, tas ir Zebo Moscato. Es, Ginti, piedod tevi pārtraukšu uzreiz skatītājiem, varu teikt, ka iespējams viņiem uz galda vai leduskapī vai vīna dzesētājā šis vīns ir mazliet cita dizaina, jo ražotājs ir nomainījis dizainu dažādām partijām. Neuztraucieties, tas ir tieši tas pats vīns, vienkārši atšķirīgs dizains. Bet pavasaris un skaists un puķītis. Jā, viņam ir brīnišķīgi šobrīd etiķete, ļoti skaista, asketiska, pavasarīga, ziedaina, romantiska, atbilstoši mūsdienīga, un tas ir viens no tiem momentiem, kas arī redzam šobrīd ar sicīliešu vīnu. Viņš ir ļoti lielā mainībā, ļoti strauji attīstās. Tas ir viens no dinamiskākajiem vīna reģioniem Itālijā šodien. Jā, tas, kas bija pirms gadiem 15, 20, ir pilnīgi pretstats tam, kas notiek šodien Sicīlijā. Es tur gandrīz katru gadu esmu uz vietas. Es esmu redzējis, kas arī ar šo vīndrītu notiek, ja tā ir Carlo Pellegrino. Jā, tas ir redzams etiķets apakšā. Un no 1880. gada tas ir ārkārtīgi sen. Ja? Tas ir laiks, kad attīstījās Marsals vīni, jo šī vīndrīta atrodas Marsals pilsētā, ja? Rietum Sicīlijā. Respektīvi tā vēsturiskā garša ir ārā no modes, taisīt stiprināts, izturēts brūnus vīnus. Piedod, Ginti, atkal tevi mazliet pārtraukšu skatītāju informāciju. Kāds varbūt īsti nezina, Marsala, tas ir stiprināts salds itāļu vīns, vai ne? Tas ir stiprināts sicīliešu vīns, kas mēdz būt arī nesalds. Aha. Marsala nav portvīns, bet tas tāds attālināts radinieks, konceptuāli vīns, kam rūkstot pieejauts alkoholu, un tad viņi iztur un tam paliek. Kāds sādās, iespējams, atceros, vai ne? Vēsturiski. Jā, un tomēr. Stiprinātie vīni mūsdienu pasaules garšā nav pagaidām modes tendencēs, neatbilst mūsdienu garšai, tiem ir daudz alkohols, daudz cukura. Mēs gribam šodien visu tīrāku, vieglāku, šobrīd ļoti liela tendence ir zema alkohola dzērieni vai vispār bezalkoholiskie dzērieni. Un, līdz ar to šāds vīns diezgan labu savu vietu ieņem. Un tas arī redzams, pagrieziet pudeles otru etiķeti un pastieties, cik šim ir alkohols. Jā, šim ir 7% alkohols, bet tas ir saldens. Jā.
Droši taisiet vaļā, tas ir nedaudz dzirkstošs. Un, šāda te vīnogu šķirne tiek kultivēta Sicīlijā. Klasisks vīns ir salts vai rozīņu vīns, kas ir ārkārtīgi salts, ko darina Sicīlijas kontrolē uz esošās salas Pantelērijas. Arī alkautletu veiklos var nopirkt viens no labākiem šī vīna stila paraugiem, tos desertvīns. Un tas saldums un tas spēks iet prom un redz, mēs visu kļūstam vieglāk, baltu stikla pudeli, delikāti gaiši etiķeti, viegli nolasām un viegls vīna stils. Es varbūt pirms mēs sākam degustēt uzdošu jautājumu, Ketī, tev. Kāda tipa vīni tev vislabāk garšo? Jo šodien mēs sākam ar saldo. Es neesmu tāds izteikts saldo vīnu cienītājs, un vispār manā arsenālā ir tikai viens Jaunzēlandes Sauvignon Blanc. Būtībā esmu tāds švaks vīnu pazinējs un švaks vīnu dzērājs. Bet man liekas, ka tā ir tik bagātīga un interesanta kultūra, kurā tā vien gribētos sākt ielūkoties dziļāk. Tāpēc man šis arī būs tāds brīnišķīgs vakars, un es ļoti gaidu. Jā, mums Ginta arī no skatītājiem ir jautājums, ka mēs tā sākam ar to saldumiņu, ka parasti tomēr uz beigām tos saldos degustējam. Jā, redziet, ar saldiem vīniem ir kā smalkajās Eiropas valstīs, kā Francijā, bieži vien vēsturiski ir bijis tā, ka pasniedz saldanus vīnus, pasniedz starta aperitīvām, apetītes veicināšanai. Un, tas var šķist dīvaini, jo mēs esam organiski pieraduši saldumu tā kā uz beigām, un tomēr, ja mēs foie gras vai zilā siera mūsu startā pasniedzam, mums aiziet salds vīns, jo tādas lietas ar saldām niansēm viņas vai augļus. Jā, arī varētu būt, kad salds var būt startā. Šajā gadījumā gan, kāpēc šāds vīns startā? Jo pirmkārt, tas ir viszemāko alkohola līmeni. Jā, tas ir saldens, bet es domāju, ka tas nav traucēklis šajā brīdī. Nu ko, garšojam? Jā, saluti per tutti, ragazzi. Es ceru, jums garšos. Brīnišķīgs aromāts. Muskats no Alessandrijas, tas ir gan no Ziemeļa Itālijas. Ļoti smaržīgs, ziedains, izteikti aromāts. Ekspresīvs, labi nostādīts. Mums ir arī komentāri, ka tāda pavasara garša izteikti, protams, par to, ka salds, ļoti salds. Ļoti salds, jā. Salds, desertnieks, viegls, bet viņš nav lipīgs, un tā ir tā pozitīvākā īpašība. Viņš nav lipīgs, viņam ir labs skābums finišā. Jā, es tieši gribēju teikt, ka man arī kā cilvēkam, kas tomēr priekšroku dod sausiem vīniem, šis ir patīkams ar to, ka viņam nav tāda džemīgā, ļoti, ļoti izteikta saldā, salkanā garša. Protams, saldums ir jūtams. Un visticamāk, ar kādām tiešām vasaras ogām arī mums šeit uz galda ir zemenes, melenes, noteikti tīri baudāms, un varbūt pat es gan zinu, ka vīnziņiem ir viedoklis par šo, bet tuvojas vasaras sezona varbūt ar ledus gabaliņiem. Ar ledus gabaliņiem jūs, protams, varat mēģināt, bet ir viena lieta, kas ir jāsaprot. Šajā brīdī šis vīns viņš tiek darināts tāds, lai viņu baudītu bez ledus. Jā, tik daudz skābuma, tik daudz cukuru, un šis ir diezgan, sabalansēts. Jā, ar to, ka pēcgaršā nav tas ārkārtīgais, lipīgais tāds raksturs, kā vienam slavenam dzirkstošam vīnam, kas ir visos veikalos nopērkams. Jā. Un redziet, ja jūs pieliksiet šādam vīnam ledu, jūsu degradējat viņu cukuru līmeni, kas ir izbalansēts uz šo skābumu konkrēto. Tā ir tā recepte, ko konkrētie vīndari ir gribējuši uztaisīt. Viņi grib uztaisīt šādu. Ja viņi gribētu uztaisīt vīnu, kuram būtu jāliek, pasniedzot iespējama opcija, varētu būt pielikt lēdu, un tad baudīt viņa ledu, tam būtu noteikti vairāk cukurs, jo cukurs, saprotiet, ledu pieliekot vīnā, viņš sāk kust, tas ir papildus ūdens, tas atšķaida cukuru, izceļ skābumu pirmajā plāksnē. Un tad jūs varat noeksperimentēt, kad beidzot būs silta diena. Tad pielieciet ledu un redzēsiet, viņš paliks ļoti skāps. Pāris minūtēs viņam skābums iznāks pirmajā plāksnē, un iespējams kādam tas būs tikai baigi forši, viņam patiks, viņš beidzot nav tik salds, un es viņu varu ar ledu noturēt visu laiku vēsu. Tā ir opcija, bet ar ledu ir speciāli dzēriņi, kas ir speciāli vīni, kas tiek speciāli darināti, tādi,
lai tos pasniegtu ar ledu, un tie nepazaudē tos savus kvalitātes. Viss kārtībā, Ginta, pārliecināja, neliksim klāt ledu. Jā, Ketī, kādas tavas sajūtas šo baudot? Nu, viņš ir patiešām ļoti tāds pavasarīgs, un es varbūt esmu no tiem cilvēkiem, kas arī piešaut klāt to ledu, bet esmu dzirdējusi, ka, lai neatūdaņotos vīns, kad esot labi sasaldēts vīnogas likt iekšā. Vai tā ir? Jā, iespējams. Jo, saprotiet, ledus tas ir ūdens, un vienā brīdī jūs viņu kausējat, un tas ir uzreiz klāt tajā vīnā. Man ir bijis, manā praksē strādāšana ar šampaniešu zīmoliem, kas speciāli rada šampaniešu, kuriem liek ledu, jo ir bijuši tirgi pasaulē, kur ir karsts, kur cilvēki atpūšās un viņi prasa to šampānieti un tad viņi prasa to ledu un tas tika novērots no patērētāju vēlmēm, ko viņi grib ar to vīnu izdarīt. Protams, ja ir plus 30 grādu saulē, tu paņem glāzi tā vīna, pēc dažām minūtēm tas vīns ir nedzerams, jo tas ir pārāk silts un tad, lai viņi turētu kondīcijā, prasa lietas ledu iekšā. Man arī ļoti patīkās tas, ka tajā brīdī, kad ielēja glāzēs, ka tur tiešām bija tik daudz tie burbuļi, kad varētu likties to, ka tas ir tāds prosecco. Un, Jā, šis ir frizante. Varbūt mazliet mums var pastāstīt arī par šo vīna stilu, jo es domāju, ka Latvijā frizante vēl tikai sāk savu uzvaras gājienu, jo daudz ir pasaulē, jo viņam popularitāte ir diezgan augsta. Frizante, redziet, itāļi, austrieši, vāciski runājušās valstīs vēl tas tiek nodefinēts, viņi nodefinē to dzirkstošo raksturu. Jā, jūs esat redzējuši, kad ir spumantes un tad ir frizantes, ir tīpaši Lambrusco gadījums, ir tas, ko es domāju, daudz ir redzējuši, un līdz ar to, tas ir vārds, kas ir kaut kur redzēt dzirdēts, ne viss nāk uz someļa asociācijas vīnu kursiem, kur tas tiek lekcijā smalki izstāstīts. Jā, ziniet, un... Daži nāk uz alkoholu atlīdz. Daži nāk uz alkoholu, jā, kā, ir vajadzīgs pirmais solis, pirmais pakāpiens, kas tā kā tevi iedvesmo turpināt ceļu, tālāk izzināt šīs lietas. Un jā, frizanti nozīmē būtībā, ja man būtu jātulko, tad es teiktu, ka tas ir putojošais vīns. Austriešiem, vāciešiem ir šaumu vaina vai perlu vaina, un itāļiem ir frizzante. Tas nozīmē, ka tas spiediens, ka tas ogleskābās gāzes intensitāte ir tur uz 2 varbūt atmosfēras. Jā. Šampaniešu pudelē no Francijas ir 6-7. Spumante ir 3,5, kremants ir minimums 3,5. Ja? Apmēram tur mēs nokalibrējam. Mašīnas riepā uzlādētā pilnā visa ģimene, visiem bērniem, ja? Tur ir arī 3 atmosfēras. Trolejbus riepā ir 6 atmosfēras. Mums šovakar īsais kurs ne tikai vīnzinībās, bet arī... Automehānikā. Automehānikā arī pie viena. Bet jā, kas interesanti, ka tie burbuļi, protams, glāzē arī diezgan ātri pazūd šiem frizantes tipa vīniem. Jā. Kā tev, Ketī, vislabāk vīnu patīk baudīt? Mēs te runājām par ledu, vīnogām. Kas ir tavs, varbūt, iecienītākais vīns vispār? Es minēju, jā, ka man patīk Sauvignon Blanc, un man tieši ļoti garšot visā tādi sieriņi, un tad es baudu savu Sauvignon Blanc tieši ar sieriņiem. Bet man ir tāds interesants stāsts no jaunības, kā man šķita, ka es pievilināju savu vīru, bet izrādās patieši pretēji, un labi, ka viņš nenobijās, bet jūs iedomājaties, savos 20 gados es biju izdomājis to, kad es taisīšu no kagora želeju ar ķiršiem. Un izcelšos ar kaut ko ļoti īpašu savu topošā vīra acīs. Bet, jā, esi kādreiz kaut ko tādu baudījis? Mēs ar Mārtiņu Rītiņu, kad es Vincentā strādāju, mēs tur aizgājām vienā tādā trakā eksperimentā, es no vīna saldēm taisīju. Ne viss bija labi, bet dažas lietas, pāris šķirnes bija labi. Problēma bija tā, ka vīnā ir alkohols, un tu nevari viņu dabūt sasaldēt, lai viņš turās kaut cik nedaudz uz šķīvu. Bet vīns, saprotiet, te mēs tā organiski esam nonākuši uz vienai lietai, ja? Atkal, paturpinot par to Sicīliju, nedaudz akadēmiskās zināšanas. Sicīlija ir bijusi, viņi ir taisījuši stiprinātos vīnus. Tie stiprinātie vīni 19. 18. gadsimtā bija pieprasīti, Angļu tirgus, vecā Eiropa. Viss bija labi, 20. gadsimts, ļoti liels izmaiņas pasaulē, stiprināts vīns lēnām tiek aizstumts aizkulisēs. Anglijā to zina, someļieris to zina, lielākā daļa cilvēku sāk iepazīt Jaunzēlandi 80. gados. Globalizācija sāk tā kā lēnām tā kā
finišēt, un Sicīļi taisa savus vīnus, saprotiet, viņi vīnu taisa, vīnogs tur kultivē jau 6000 gadus. Ļoti. Jā, tās vīnogas tur ir bijušas kopš saule iedegās debesīs, jā, un viņa... Who knows? Jā, un Sicīļi, kā viņi paši saka, mēs esam bezgalīgā transformācijā esoša vieta, kas atkal un atkal atgriežas ar mūsdienīgu, laikmetīgu piegājienu, balstoties uz savām tradicionālajām šķirnēm. Jā, jūs teiksiet Kabernets, jūs teiksiet Chardonnay, jūs teiksiet Sauvignon Blanc vai vēl kaut kas tāds pazīstams. Moderna tehnoloģija, kas ir pierādīts ļoti saudzīga un maiga tehnoloģijas izmantošana un viņu autentiskās vīnogu šķirnes. Mums ir, Ginterī, jautājums par pudelēm. Balts vīns un pudele. Caurspīdīga stikla vai tumša, vai ir šī atšķirība? Varbūt var mazliet pastāstīt, pirms mēs ķeramies pie nākamās pudeles. Tā ir, es teikšu, ka tā ir vīna darītavas izvēle, tas ir mārketings. Šeit, šajā imidžā, šeit viss ir atbilstoši, viss ir harmonijā manā uzturē. Kapsula ir dzeltena, viņa varēja būt gaiši zaļa, bet tad viņš atkal sajiet tādā vienā gaisa tonī ar to visu, kā iztās pudeli. Tā ir šī vīna izvēle. Šis ir jāsaprot viena lieta, šis ir vīns, kas ir paredzēts izdzert šodien. Tas nav vīns, ko glabāt, tas ir nopirka un izdzēra. Ja? Un līdz ar to tādiem vīniem, plus, ja tas vēl ir papildus mārketingā, ja, moments, šī vizuālā identitāte, tāpēc ir šāda te pudela. Ja. Tas nozīmē, jo vīnu vēlas glabāt ilgāk, jo tomēr arī baltam vīnam tumšā pudele būs labāks viennozīmīgi. Bet vīnam, kas ir jādzer jauns... Jā, tā ir tas tā kā signāls uzreiz, un tomēr būs kādi, kas būs redzējuši šos te izcilos desertvīnus, no Sauternes, no Itālijas, no Vācijas varbūt, bet Sauternes īpaši tur varbūt arī balts pudeles, kur lej šos te desertvīnus, baltus, un tad rodas šis te mulsums, bet Čāls taču teļu, kā teica, ka tur baltās pudelēs, gaišās caurspīdīgās pudelēs lej jaunus vīnus, kurus jādzer tādu, bet to Sauternes viņš tā kā, ka tad viņš jau arī var tur ilgi glabāties. Es tur lasīju, tur gramatā, klubā, vēl kaut kur. Un, redziet, tur ir atkal citi nianses, tie desertvīni, kuriem ir ārkārtīgi daudz cukuru, kuriem ir cukurs tur 3-4 reizes vairāk nekā šim. Tiem ir skābums krietni augstāks, viņi bija šozolkoku mucu. Viņiem ir, viņi uzbūvē tik masīvi, tik spēcīgi, ka viņam tā pudele neko, tas ultravioletais starojums, ko filtrē stikls, pudeles, jā, neko īpaši daudz, varbūt tās nevar izdarīt, un, protams, ka tie ir vīna kategorija, kas nekad nestāvēs plauktā, gaismā, ultravioletos staros. Ja, un... Vairāki mūsu skatītāji saka, ka viņiem jau tukšs. Es domāju, ka mēs varam korķēt vaļā nākamo pudeli un doties ceļojumā uz to pašu vīna valsti, bet pilnīgi citu vīna stilu. Es pabeigšu. Pavisam tās kā pa skaistolēm. Vīns tā ir savu veidu bauda, tās ir emocijas, un tas bieži vien iet ar ēdienu kopā. Tā ir tēma, ko bieži man arī uzdod. Ko ar šitādu vīnu? Ar šitādu vīnu neiet meduskūka, ar šitādu vīnu neiet šokolādes deserti, ar viņu neiet sarkanās ogas, ķirši un tādas lietas. Nopērciet bumbierus, kaut, lai viņi ir arī konservēti pagaidām, jā, un nopērciet maigo, mīksto zilo sieru un ielieciet kopā tajā bumbieru pusītē šādu maigo, gorgonzolu vai kaut kādu tādu sieru. Un ar tādu ēdienu jūs varat šādu te vīnu lieliski salikt kopā. Ne visi saldie vīni iet ar visiem desertiem. Zelta vārdu. Es iešu uz vīnu pagrabu. Labi, bet kamēr Gins dodas uz vīnu pagrabu, ekrānos jūs jau redzat, kas būs mūsu nākamais šī vakara testējamais vīns. Tas būs Prosecco. Es domāju, Keti, mums ar tevi šis vārds vairs komentārus neprasa, un lielai daļai Latvijas daļā dzimuma pilnīgi noteikti, un arī kungiem, kuri, ja ne savādāk, tad vismaz savām dāmām noteikti būs sagādājuši, ka ik pa laikam arī kādu pudeli Prosecco. Šoreiz ir Unum Prosecco, rozā, dzirkstošais vīns. Kas cerams jums garšo? Jā, te var tagad rasties jautājums. Prosecco rozā? Jā, Prosecco var būt rozā. Visi viņi pazīst kā gaišu dzirkstošu vīnu, un šī jau ir jau spumante kategorija. Un tas mēdz būt arī sārts, tas mēdz būt rozā, un šajā gadījumā arī ir 80-90% ir Prosecco dominējošā vīnoga, kur sauc glera.
un 10% ir Pinot Nero, kā viņi to sauc, Pinot Noir, kas ir atstāts dažas stundas kontaktā ar mizām pēc novākšanas. To jūs krāsā varat redzēt, jo gaišāk šis sīpola mizu laša tonis, jo īsāku laiku tas vīns ir bijis sarkanā, sulī bijusi ar sarkanām mizām kopā. Jā. Glera tiek fermentēta atsevišķi un Pinot Nero tiek fermentēts atsevišķi, pēc tam viņi sajauc kopā, iepilda citā milzīgā tvertnē un tur pievieno raugu un cukuru. Tas iegūst ogliskābo gāzi, kuru nelaiž ārā, tad viņi nodz atdzesē un sapilda pudelēs. Tas nav kā šampanietais ļoti daudz sarežģītāk. Ja? Bet Prosecco Ziemeļitālija, protams, jūs visi esat Prosecco baudījuši. Šajā gadījumā, jā, rozā, uzreiz tādi viegli sarkano ziedā, alpviolīšu akcenti, sarkanās ogas nedaudz aromātā, ja? un protams, viegls raksturs. Rozā šobrīd ir trendā, it īpaši mūsu valstī. Tagad tuvojās pavasaris un uz pavasari alko outletā rozā vīna plaukts izplešās kā pumpurs zieda. Ja? Un attiecīgi ir daudz visādas iespējas augļaino šo ziedaino raksturu skaisti izvēlēties visdažādāk. Šis ir tas moments, ka man parasti ir bail. Man arī, tāpēc es taisu acis ciet. Jā. Bet redz, viss sanāca lieliski. Ļoti. Jā, nu jūs redzat, šis jau puto krietni intensīvāk. Jā, viena lieta, kas, protams, ir aktuāls jautājums šādā te momentā, ir kādās glāzēs lieta. Jā, pat Prosecco es ieteiktu izvēlēties kaut ko līdzīgu šādai te. Šīs te glāzes formas saucās tulpe. Es zinu, daudziem ir mājās tās taisnās flutes saucamās. Jā, Prosecco nav daudz dzirkstošā rakstura, ir flutē, kas ir šaura glāze, šis ir glāzes kausiņš. Ja, un jo intensīvāks vīns, jo lielāku to kausiņu vajag. Sarkan vīnam kausiņš vienmēr ir krietni lielāks nekā baltiem vīnam, jo tās intensitātes, alkohols un viss ir daudz vairāk. Jo šaurā glāze, viņi labāk notur dzirkstošo raksturu, ilgāk. Tas varētu būt variants flute, tā klasiskā sauksim viņu par šampaniešu glāzi, kas daudziem mājas. Tā būtu ideāla glāze priekš pirmā vīna, jo pirmam vīnam ir spilgts aromāts un ļoti maz ogliskābās gāzes. Šeit mums ir ļoti delikāts aromāts un ļoti, krietni vairāk ogliskābās gāzes. Ja? Tā ir tā lieta, ko mēs gribam vienmēr no tā dzirkstošā vīna, lai ir burbuļi un lai ir aromāts. Pārāk lielā glāzē Prosecco bieži vien pazaudē savu aromātu, jo ir liela glāze. Bet kā ar tām glāzēm, kas ir tādas kā... Jā, tās ir tā... Antonetes Krūts. Iespējams. Tās ir glāzes, kas principā ir tradicionāla glāzes forma, kas ir vēsturiska ļoti. Un Itālija Venēcijas karalistē šīs glāzes tikuši izmantotas, un tas ir tāds smalki turēt uz atvērtas dēlnes šo glāzi. Tu esi tā kā godīgs cilvēks, tev var ticēt, jo tu ar atklātību nāc. Un, tas bija tāds savu veidu. Iznešanās šampaņā glāzes ir bijušas pilnīgi citādākas. Mēs runājam par 18. gadsimtu, kad šampaņā viss attīstījās. Un tad bija citas vajadzības, jo šampaniešu darītāji nemācēja attīrīt. Un tāpēc bija citas glāzes. Un pēc tam, kad viņi iemācījās attīrīt to šampānieti, tāda uzreiz tā glāzes forma no tāda maza 3-stūra veida glāzītes izaug un izstiepās uz krietni garāku, lai noturētu burbuļus, jo tad attiecīgi bija šampanietis dzidrs un ar burbuļiem. Jā. Nu ko? Baudam. Labi, priekā. Baudam, jā. Ļoti delikāts aromāts, ļoti maigs. Kāds no skatītājiem ir uzrakstījis, ka mazliet jocīgs. Mēs, gan, protams, nevaram caur ekrāniem nokomentēt, varbūt tas ir subjektīvs sajūts, ka tiešām kaut kas šķiet netipiski, bet ļoti iespējams, kas arī mēdz gadīties, ka vīns var būt arī vienkārši korķēts, vai ne? Diemžēl tā gadās. Jā, tā var būt. Restīvi, kas ir korķēts vīns? Pēc kartona, pēc slapja kartona, pēc pelējuma, pēc tāda sapelējuša slapja pagrabā, pelējums, mitrums, slapjš kartons, mitrs, lupatas, kaut kas tāds, ja? Tās ir lietas, kas var būt vīnā, un tad ir dīvains. Skaidrs, es saprotu arī, ka var būt situācija, ka cilvēks ir pieredzis, Prosecco, vienmēr augļains, dzidrašķinas āboli, baltie kauliņaugi, baltie ziedi, tas viss ziedēnais augļainais raksturs, un tagad, ielaiž tādu glāzē, un
Un nav. Un tad ir tas mulsums, nu, tā dīvaini. Nu, tā kā nesmaržo pēc proseko. Jā. Nu, proseko rozā varētu būt arī šādā izpildījumā. Jā, jo mums arī skatītājiem domas dalās, kāds ir teicis, ka tiešām netradicionāls aromāts priekš proseko ir tādi, kam šķiet, ka mazliet šampanieti atgādina, ir arī kādi, kam galīgi šis šķiet nebūs viņu vīns. Tā kā... Ziniet, citreiz ir tā, kad tas nav cilvēki garšo vīnu, un viņi saka, ne, nu zini, šis galīgi nav mans. Tas nozīmē vienu. Šis, kas būtu visobjektīvāk un precīzāk pateikt, šis nav mans vīns šajā brīdī šeit, te tagad sežot. Varbūt ar kaut kādu ēdienu man šitas viss uzreiz aiziet. Šito salikt ar kaut kādiem suši un tunči suši. Un es domāju, ka domas varētu mainīties daudziem, kam, nu, varbūt šis te negaršo. Bet jūs jūtat garšā tie, teiksim, zvērināti proseko speciālisti, ja, kas mūs skatās, iespējams, garšā tas arī neatgādina. Tagad visi dara šitā. Ja. Un daudzi, kas ir pieraduši pie proseko, klasiskās garšas uzreiz, arī jūs sajutīsiet, kad šis arī negaršo kā proseko. Tam ir tas aroniju miecvielas, tas sarkanās ogu skābums, nav citronu skābums, nav ābolu skābums, bet ir tāds jāņogu skābums, nedaudz viņš tā kā mēlis nu, tā kā savāds, teiksim, tā ar miecvēlām nedaudz paskrāpē. Jā, tas ir rozē, un te arī tas sarkano vīnogu raksturs. Kā tev, Ketī? Man ļoti labi. Garšo pēc vēl. Man liekas, ja kādam šodien nē, tad man noteikti šodien jā. Bet man patīk proseko. Un es varbūt baidījos tieši no tā rozē, bet būtībā ļoti delikāti un ļoti forši man atbilstoši man. Man, starp citu, ir pat krekliņš ar uzrakstu proseko mood. Man ir arī krekliņš proseko please. Saka, tev ir 2 krekliņi, kurus noteikti var lietot kopā ar šo vīnu, vai ne? Jā, noteikti. Jā, nu, un sarkanās ogas parādīsies, un tad šito var arī ar sarkanām ogām ļoti skaisti. Viņš arī nav lipīgs, augļens, šis ir tāds bruta kategorija, kur, teiksim, tas cukuru līmenis ir apmēram kaut kāds 6-10 grami uz litru. Jā, to nozīmē vārds brut. Un, nu jā, manā uzturē ļoti, ļoti jauks sarkanu zivju partners. Jūs taisat salāts, jūs ieliekat tur redikjo un rūgtenās salāta lapas, kūpināts lass, un tāds vīns aiziet. Šausmas un pilnīgs iekalta. Paņem zemenīt. Jā, droši. Mums ir arī uzkodas šodien šeit, un es ceru, ka jums otrpus ekrāniem arī. Protams, jā, lasu, ka vairāki skatītāji saka, ka šis nebūs tas, kurš šovakar tiks iztukšots, un tas ir tik superīgi, ka mēs esam tik ļoti, ļoti dažādi. Ir gan šī vīna tiešām patiesi cienītāji, gan tādi, kas saka, nu, lai paliek citiem. Un jā, tā kā bija jautājums par to, kā Gint tev izdodas tik skaisti ieliet šo proseko uz galda stāvošā glāzē, jo parasti cilvēki ir pieraduši darīt tā, ka glāzi mazliet piešķiebj un tad to vīnu lej, lai tie burbuļi neiet pāri malē. Varbūt ir kāds noslēpums, jo tur bija daži padomi, ko darīt tad, kad ir bail no korķa atvēršanas. Tur bija piedāvājums šaut pa sievas māti un istabas kaktā. Mūsu skatītājiem, jā, tā kā to gan mēs laikam nerekomendēsim, bet es zinu, jā, ka dzirkstošo vīna meistarklasē mēs esam runājuši par to, kā būtu labi atvērt šos dzirkstošos vīnus tā, lai tiešām puspudeli neizlīst paklājā vai dīvānā. Bet kas ir noslēpums, kā ieliet vīnu glāzē tā, lai viņš ielīst skaisti un burbuļi netak pāri malai? Nu, redziet, mazāk izaicinošs šis pasākums, ja jūs lietat platākā glāzē, tas ir viens, jo ir izaicinājums liels liet flutēm. Nu, tajās šaurajās glāzēs, jā, jo tur ļoti precīzi, ļoti lēnām ir jālej, jo šampānietis, jeb dzirkstošie vīni ir ar tendenci ļoti stipri putot. Pirmkārt, jo tie saskarās ar siltāku virsmu, kas ir glāzes iekša, un ar sausu virsmu. Lai neputot, es teiktu, varbūt noziedot nelielu kriksīti tā paša vīna un pirms tādas ģenerālās pasniegšanas, liešanas, saslapiniet glāzi ar to vīnu. Wow. Viņš mazāk putos. Jā, jo glāzi jūs neatdzesēsiet, mājās neviens neliek glāzes leduskapī. Jo es jums pēc pieredzes varu to teikt, man ir bijis situācija, kad es arī dekantēju šampanieti. Jā, jūs nepārklausījāties. Ir šampanieši, kurš pārlaik arafēs pirms pasniegšanas.
jaudīgi, kompleksi, spēcīgi šampanieši. Nezinu, Dom Perignons rozā ir tāds šampanietis, kas ir spilgts piemērs dekantēšanai, ja. Karafei jābūt augstai, tai jābūt perfekti izpulētai, katrs puteklis, katrs šis te negludums, tas veicinās gāzes izdalīšanos, un ka tas ir riktīgi augsts, un karafa ir augsts, ideālā versijā jūs viņu ar to vīnu tā kā sagatavojat, lai tas vīns neputo tik šausmīgi. Jā, Ketī, kādām glāzēm tu parasti baudīji? Prosecco vai kādu citu vīnu? Tev ir katram savas glāzes vai viena mīļākā, iecienītākā glāze? Man ir tās tur. Smukās? Man ir tās smukās, tādas kristālīgas tādas. Bet jāsaka to, ka mums nav mājās tik daudz to glāžu. Un varbūt arī ir kāda dzēriena, ko mēs darām no īstajām glāzēm. Bet man jau laikam kā sievietē vienkārši patīk skaistas glāzes. Bet, ja godīgi tās flautiņu glāzes, fluts glāzes, vai kā viņas sauc, es neesmu baigais piekritējis. Man viņas liekas diezgan tādas nesimpātiskas. Bet tās, kas ar visādām tur cakām un vispārējais, man liekas, ka tas ir tāpēc kā kokteļs, kad mēs dekorējam, tad tā glāze ir kā dekors tam dzērienam. Vismaz manā skatījumā. Jā. Būtībā tā glāžu tēma sākās 20. gadsimta 50. gadu izskaņā 60. gados, kad daži cilvēki no industrijas sāk pievērst uzmanību aromātam un tā attīstībai. Tā attīstībai un jautājums, redz, te ir viens. Man ir daudz pazīstams, man privātie klienti, kurus es konsultēju, kam es palīdzu ar vīnu izvēlēm un tā tālāk. Viņi arī, daudz pieiet, sievietes, viņi saka, es gribu vīnu dzert no tās smukās glāzes, un man ir vienalga, kāds tur ir aromāts. Un tad ir cilvēki, kas saka, nē, redz, tu vari skatīties alkohola outlet degustāciju un neko nedzirdēt. Bet smuki izskatās, bet nefigā nedzird. Vai tu vari skatīties un dzirdēt? Un te ir tas jautājums, tu pērc vīnu zināmās situācijās, lai viņu izbaudītu, izkaifotu, izbaudītu tās aromātnienas un tā garšu, un tad tev ir vajadzīgs instruments, kas tev notur un koncentrē visu to, kas tur ir tajā vīnā, un tad tu viņu tur vari to pilnvērtīgi izbaudīt. Jā. Bet, zin kā, Ketī, es jūtu mazliet mulsumu tavā balsī, ka tu teici, ka tu varbūt nedzer no pareizajām glāzēm. Man šķiet, ka mēs varam tevi nomierināt, un es patiesi domāju, ka arī mūsu skatītāju vidū, tur otrpus ekrāniem, ir ļoti, ļoti maz cilvēku, kuriem ir tik milzīgs glāžu skapis, lai katram atrastu to ideālo, perfekti nepieciešamo, ja vien viņi, protams, nestrādā kādā glāžu izplatīšanas kompānijā, kur visticamāk tad jau būs tās visas. Es, starp citu, tikko pirku savu kafejnīcai arī vīnu glāzes, un tikai tad, kad es viņas atvedu un noliku uz galda, sapratu to, ka turpat bija virsūžu zīmēts, kad ir sarkana, pēc tam tur ir rozā, un pēc tam ir balta, un es tam baltvīnam esmu nopirkus tās rozā, un tad es tagad domāju, ko darīt, vest atpakaļ vai tomēr sajies. Jā, es domāju, ka būs ok. Es domāju, ka viņi neko diži neatšķirās. Mēs drusciņās tilpums tieši. Jā, tas nav tik, es domāju, kritiski. Bet man ir bieži tie jautājumi ir par to, ok, tad izjāda cilvēks atnāk vīna kursos vai kaut kādā degustācijā, kur viņam parāda šitam vīnam tādu glāzi, šitam tādu, un tad viņš pilnīgi tādā šokā, viņš saka, pāc, ko man tāda, man nav vietas mājās tam skapim, kur tās glāzes likt. Patiesībā ir ļoti vienkārši. Noteikti tā, ka vairāk vai mazāk, bet jums garšo katram 1-2 veida vīni šajā dzīves posmā. Jo tā garša mainās, jūs kaut ko jaunu atklājat, un tad tas varbūt tas kaut kur tur nomanevrē tā izvēle. Nopērciet glāzi, kas ir jūsu garšai. Nevajag turēt mājās glāzes visiem dzīves gadījumiem. Tas ir bezjēdzīgi. Tas viss kārtībā. Protams. Kāds no mūsu skatītājiem jautā, vai no šīs burbuļainās kombinācijas, ko mēs te jau esam pagaršojuši, šodien nesāpēs galva? Jūs tik daudz jau pagaršojāt? Nē, es domāju, ka nē. Nevajadzētu būt problēmām. Ar to Moscato vajadzētu varbūt bišķiņ piesardzīgāk, jo ogleskābā gāze, alkohols un cukurs, tas ir tas, kāpēc sāp galva vislielākajā daļā gadījumu. Otra lieta, kas ir iemesls tam, kāpēc jums galva sāp bez faktiskā tilpuma izdzertājā, ir variants, kad varbūt vīni, kam ir ļoti daudz sulfītu. Ļoti daudz sulfītu vīnos, un to nenorāda uz etiķetes. Tas jums var radīt nākošā dienā
sajūtas tādas Es gan zinu, ka par šo tēmu, kā reiz mēs ar tavu kolēģi Jāni kaut kad diskutējām, un tad viņš teica, ka, ja grib šo teoriju pārbaudīt, vajag apēst vienu tādu makteni lielu paciņu ar žāvētām aprikozēm, un ja no tām sāpēšot galvu, tad sulfīti rabūšot pie vainas. Nu jā, tā arī ir opcija, bet ir variants, kad viegli vīni no karstiem klimatiem visticamāk tur būs vairāk sulfīti. Bet ir arī cilvēki, kas man stāstījuši, ka viņi teiksim, nepanes sarkanvīnu. Šobrīd jūs jau zināt, vienam ir problēmas ar piena produktiem, vienam problēmas ar miltu produktiem. Un citiem problēmas ar sarkanvīnu, citiem kā problēmas ar baltvīnu. Jo citiem cilvēkiem to sarkanvīnu ir tā grūti, viņi organisms nepanes. Jā, viņam ir tāds smagums nākošā dienā. Pat, ja tur izdzer glāzi vai divas, jā, nav tur runa par spaini. Tas katram ir individuāli, bet nē, es domāju, ka šeit nebūs problēma. Par laimi ir tik plašs vīnu klāsts, lai nevajadzētu dzert to, no kura tiešām ir šīs problēmas, bet es domāju, ka mēs varam ķerties pie nākamā vīna, un tagad no tā siltā, karstā Itālijas klimata mēs celsimies uz kādu citu valsti, ar daudz vēsāku klimatu un arī cita tipa vīniem, un tagad mēs baudīsim Rīslingu no Austrijas. Nu jā, mums ir bijušas reizes, kad mēs stāstām par Austrijas vīniem, un man šķiet, ka mums no Šlosas Bokslis noteikti mums ir bijis vīns, vai tikpat ne šis te pats arī bija Gruner Veltliners bija, un šajā gadījumā jā, austriešu vīns no Riesling vīnogas, jā, un šī ir Lejas Austrija, tas arī rakstīts uz aizmugures etiķes, tas Niederösterreich. Tas arī nozīmē, ka tas ir Lejas zemgale, austriešu zemgale, respektīvi no Vīna, tā ir ziemeļa austruma Austrija, no Vīnas nedaudz uz ziemeļa rietumiem. Vieta, kur ir Donavas upes ielējas baseins, un tur tad arī Rieslingi, tīpaši, ja mēs virzamies no Vīnas uz rietumiem, ziemeļa rietumiem pa Donavu, tur visas tās pietakas, kas ir pēc kilometriem 70 apmēram ziemeļa rietumu virzienā, viss šīs pietakas ir izveidojuši ielējas, un visās tajās ielējās Kremstāla, Kamptāla. Rieslings lieliski jūtās. Jā. Rieslings ir otra nozīmīgākā vīnoga Austrijā. Gaišā, pirms Gruners ir numur 1. Ir tīpaši tajā ziemeļu daļā, kas ir zemākā Austrijā. Un šajā gadījumā jā, šeit ir ļoti sena pils, kas ir atjaunota 2000. Gadā, un lielisks manā uzturē Rieslings, kas parāda austriešu kultūru, darba kultūru, darba ētiku. Viņiem ir vīni ļoti labi nostrādāti. Jā. Šobrīd Austrija ļoti pieņemamā cenā, šito vīnu es redzēju šodien alkautā tā 7,99 bija. Pa 7,99, saprotiet, te tas jautājums, cik daudz tev sniedz tas vīns kaut kādā konkrētā cena līmenī, pēc kā tad mēs arī varam spriest, vai tas vīns ir tā kā veiksmīgs, vai tas nav veiksmīgs. Ja ir vīns, kas maksā tur, 10 eiro, un ir blakus vīns, kas tur maksā 8, bet garšo tāpatās, skaidrs, ka 8 eiro vīns ir veiksmīgāks pirkums. Jā. Austrijas vīns ir veiksmīgs, viens no veiksmīgākiem pirkumiem šodien Eiropā, jā, un Rieslings ir, protams, brīnišķīga vīnoga šķirne, kas ir vēso klimatu, burvīga šķirne. Nav bijis ozolkoku mucā šis vīns, jā, jo vīnogas šajās zemēs brīnišķīgi nogatavojās. Pilnbrieds. Rieslings ir vēla vīnoga, tā ir oktobrs, pat ar visu globālo sasešanu oktobrs, šobrīd ir tas laiks, kad viņi septembra beigas, oktobrs vēsās klimatos Austrijā, Vācijā. Skaisti nogatavojās un pilnvērtīgi nogatavojās. Ja, teiksim, dienvidu valstīs visiem ir milzīgs satraukums par to, ka viņiem tas izaicinājums ir, ka vīnogas pārāk strauji gatavojās cukurā, jo ir nenormāli karsts. Viņas nespēja nogatavoties fenoliski, viņas nespēja nogatavoties mizā aromāts, neattīstās, jo viņas ir jāvāc nost, alkohols, potenciāls alkohols ir tik daudz cukuru izteiksmē, ka ir jāvāc nost, nesasniedzot pilnu aromātu gatavību. Ja. Vai tad tu gaidi, kad ir pilna aromāta gatavība mizās, bet gata rēķinies, ka tev būs vīns baltais ar alkoholu 14,5. Jo, saprotiet, vīna industrija šodien vīnderi spēja pateikt, cik tev būs alkohols, aiznesot uz laboratoriju vīnogu un izspiežot sulu. Jā, tehnoloģijas iet uz priekšu. Atgriežoties mazliet pie tēmas, ko tu jau skārīji,
kvalitātes un cenas attiecība, respektīvi labs pirkums par labu cenu, es varu skatītājiem informēt, ka šis vīns arī 2021. Gadā ieguva sudraba medaļu gada vīna konkursā tieši vērtējot šo kvalitātes un cenas attiecību, tā ka es domāju, ka par šo naudu tas viennozīmīgi ir ļoti veiksmīgs pirkums. Redzu arī, ka ir cilvēki, kas jau ir aromātu novērtējuši. Jā, redziet, gatavība. Gatavība vīnā, viņam ir izteiksmīgāks aromāts, kas ir daudzveidīgāks, tur nav viena aromāta nianses. Jā, tur ir daudz vairāk viskā. Tur ir citrus, tur ir cidonijas, tur ir medains, kaut kāds ziedainas aromāts, medaina augļi, un aromāts ir izteiksmīgs, viņš ir pārliecinošāks, viņš ir rislings, šķirne plus vieta. Jā, that's the magic, jā, kad tu trāpi pareizo šķirni pareizā vietā. Un šajos reģionos, jā, tur gruners un rislings. Labākajos vīnu dārzos ir gruners un rislings. Kā tev Ketijas marža? Ļoti smuka. Ļoti skaisti, tāda tiešām dzīva. Mēs te ceļojam pa vīnu valstīm, Itālija, Austrija, vai tev ir kāda iecienītākā vīnu valsts, kuras vīnus tu parasti izvēlēsi? Pēc Jaunzēlandes. Tad Itālija ar saviem Prosecco. Bet, kad es biju jauna, teju 18, 19 gadi, man gan daudz sanāca padzīvoties pa Franciju, un diezgan tuvu mūsu ģimenei, kuras ciemojos, bija visi Bordeaux vīni. Un tad līdz ar to šis tas ir tajās garšas kārpiņās tāds saglabājies, kad tāds bieži vien, kad pagājušā tāds, vai tik šis nav Bordeaux? Un izrādās, ka ir, vai ne? Un izrādās, kad ir, jā. Jā. Šodien ceļojums, mini ceļojums uz Austriju. Jā, Austrijas vienmēr var ieteikt cilvēkiem nekautrēties no Austrijas, nebaidīties eksperimentēt. Skaidrs ir jāsaprot viens, ka ja jūs apmēram nojaušat, kurā virzienā garšās, tādās ļoti vienkāršās garšas niansēs aiziet tā vai citu vīnu, un ristings vienmēr būs ar skābumu. Lai arī cik tu saldu to netaisīt, tas vienmēr būs ar skābumu finišā. Viņš nekad nebūs lipīgs, ristingam ģenētiski ir ļoti daudz skābumu. Gruners, tas būs vairāk tāds akmeņaināks, viņš jau vairāk tāds herbālāks, varbūt ne tik ļoti augļains, ne tik ļoti ziedains, mērenāks, ar zemāku skābumu. Tad noteikti es iesaku. Jūs saprotiet, kāpēc? Jo Austrija pēdējā, teiksim tā, pēdējā gadsimta, pēdējo 60-70 gadu laikā ir izgājusi cauri diskvalifikācijai no lielās pasaules vīnu tirgus. Viņi ir sasparojušies un attiecīgi šobrīd cīnās atpakaļ par savu reputāciju, un viņiem ir jātaisa labi vīni. Viņiem nav varianti. Viņi nevar neko atļauties atslāpt, jo viņiem nesen ir bijuši laiki, kad viņu vīni tika diskvalificēti no pasaules vīnu tirgus. Un tāpēc tas ir šobrīd ļoti veiksmīgs pirkums. Viņiem jābūt ļoti labā cenā un ļoti labiem vīniem, jo vienkārši apstākļi ir tādi. Ja viņi grib palikt uz lielās pasaules skatuves. Jā. Labi, tad varbūt ir jautājums no manas puses, kas bija tas, kāpēc viņus diskvalificēja? Tas bija laiks 70. 80. gadi, kad austriešu vīna pamatnoiet tirgus bija Vācija. Un Vācijā tajā laikā ļoti populāri bija viegli pussaldi vīni. Un Austrijas dažas vīndrītavas tika pieķertas, ka viņi lej vīnā klāt glikolu, kas ir antifrīza sastāvdaļa, lai mīkstinātu garšu, lai vienkārši saldinātu garšu un tā kā veicinātu savu pārdošanas. Viņas pieķēra pie to, ka viņi lej vīnā pirms pudeļošanas lielās cisternas lej klāt ķīmisks, indīgas cilvēkam vielas, lai tikai garšu piedzītu pēc vācu piegriezuma, kā viņiem vajag. Šausmas. Un viņus nobanoja uz 40 gadiem vienkārši austriešu vīns, tas bija indīgs, tas bija bīstams, austriešu vīns, paldies, nē. Es gan gribētu teikt, ka latviešu cilvēkam ļoti liela veiksme, jo šobrīd mēs varam dabūt ļoti labu Austriju, ļoti sakarīgās cenās un tiešām baudāmas un jaukas vīnus. Tik pa brīdim pieskaries tēmai Austrija un Vācija, un mums arī no skatītājiem ir jautājums. Rīslings tomēr klasiski tiek uzskatīti par Vācijas ogu. Kas ir tā lielākā atšķirības starp Vācijas un Austrijas rīslingiem? Protams, ka viss ir atkarīgs no tā, kur tas tiek audzēts. Siltākā klimatā vai nedaudz vēsākā klimatā, jā, tur arī ir atšķirības.
Jā, tuvāk pie Frankfurtas ir siltāks, lejā Mozelē, tur varbūt tas ir nedaudz vēsāks brīžiem, jā, kaut kādās nelielās ielējās ir nians. Vācieši, austrieši Rieslings, vācu Rieslings manā uzturē, viņš ir ekspresīvāks, izteiksmīgāks, jā, austriešiem viņš ir tāds nedaudz mērenāks, un tomēr, jā, tie Rieslings spēj dzīvot ļoti ilgi, tādi vīni mierīgi, tīpaši ar skrūvamo korķi, jūs varat mierīgi uz 4-5 gadiem nolikt, tāpēc, ka skrūvamies korķis un tāpēc, ka Rieslings viņš spēj dzīvot. Viņš spēj dzīvot reāli. Un kad es runāju par to austriešu vīnu veiksmīgo pirkumu, austriešu labākie baltvīni, kas ir pasaules top līmeņa baltvīni. Jā, tie nāk no konkrētiem vīna dārziem, nosauksim viņus par Austrijas Grand Cru klases vīna dārzu vīniem. Ok, Vahavā 50 eiro pudeli. Turpat tās 30-20 km tuvāk uz Vīnas virzienu, jūs ieiet tajos labākajos vīndārzos, jūs paņemat labāko Rieslingu Gruneru, jūs maksājat 30-35 eiro. Burgundijā tu pat nevar parast šardonešu un normāli atrast par to naudu gandrīz vai. Jā. Un te mums ir salīdzinājums, jā. Kas ir veiksmīgs pirkums. Tev ir 35-40 eiro rociņā, un tev ir variants. Parast burgundiet, šardonē, vulgaris, no Burgundijas reģiona, vai tu paņem no augstākiem plauktiem Austrijā. Un te arī tas parādās, cik tad tas ir veiksmīgi. Un es domāju, mēs visi piedzīvosim to laiku, kad labākie austriešu vīni maksās tur 50 plus baltiem. Jā, tā kā šobrīd mēs kā patērētājiem ir ļoti, ļoti labs brīdis austriešu vīniem. Nebaidieties. Vairs nav antifrīziem. Pilnīgi noteikti, nē. Mums ir jautājums no kāda skatītāja jautājums komentārs, varbūt man šķiet mazliet jau tas tu atbildēji, kāpēc nav salds, acīm redzot, ir kāds priekšstats, ka Rieslingam jābūt saldam, bet tu nu pat teici, ka tā ir oga ar ļoti augsta skābuma līmeni. Jautājums, cik saldu viņi uztais? Jā. Un vāciešiem ir likumdošana, kas ir viena no likuma tādām piramīdām, kas ir atkarīga vīna kvalitāte, ne kvalitāte, bet vīns tiek iedalīts pēc cukuru līmeņa fināla vīnā, jā, jeb cukuru līmeņa primāri sulā, tas ir tas primārais, jā, kur jūs esat iespējams redzējuši, ir kabinets, pētlēze, aušlēze, Trockenberen aušlēze, Eiswein. Tas ir stāsts par cukuru koncentrācijas sulā pret litru ūdens svarā, jā. Kam interesē, varat iet internetā, pasēties Oxle, German wine classification according to sugar, un tur jūs visu varēsiet urpties cauri. Jā. Viņš var būt sauts. Ja, teiksim, šis konkrētais vīns ir uztaisīts sauss, un tam ir 13,5% alkohola. Pie 13,5% alkohola, visticamāk, lielākajā daļā tas vīns būs sauss. Šis ir vidēji masīvs vīns. Šis nav viegls baltvīns. Šis ir vīns, ko, cūgaļs, karbonāde, latviešu gaumē jā, bet, protams, šis ir tāds vīns, un tas varbūt šķiet crazy, bet šis ir vīns šādā raksturā, kas reāli var aiziet ar, cūgaļs, karbonāde, šķovēt kāpos, kartofāns, un viņš aiziet. Ja, un labāk pat nekā sarkanvīns. Ja cūgaļa ir tādā izpildījumā, klasiskā mājas variants latviešu izpildījumā, ja. Sarkanvīns ir pārāk augļains, pārāk miecvielains bieži vien, viņam tas sarkano ogu garšas, tur ir, olā panēta karbonāde, skāba kāpos, kas nāk ar skābumu, tu nav nekā augļaini, tu nav nekādas avens, nekādas tādas nians, ja. Tas šķiet traki, kā tad baltvīns un gaļa, elementāri. Jāpamēģina, vai ne? Mēs esam mazliet samulsinājuši Ginterijas skatītājus ar attēlu, kurā mēs teicām, ka Rieslingam var atrast petrolejas piegaršu. Jep. Rieslings ir ļoti jūtīga šķirne pret augsnes izmaiņām. Dažās augsnēs audzējot Rieslings jaunībā parāda petrolejas aromātu. Ja? Rieslingam bieži ir tendence, kad viņš savā mūža, otrajā posmā, ja pēc kaut kādiem gadiem nogatavojoties, tam sāk parādīties šis te tāds, kā viņi raksturo, tāds patīkamais petrolejas aromāts, jā, reāli pēc petrolejas. Man ir bijuši gadījumi, zināmi, kad cilvēki nes atpakaļ uz veikalu vīnu, austrāļu Rieslingu, un saka, klausies, viņš reāli smird pēc petrolejas, un tas paziņa, kam tas veikals, viņš saka, bet man nav varianti, man jāņem atpakaļ, jo ja es viņam sākšu skaidrot, ka ja vīns smird pēc petrolejas, un tas ir baigi labi, viņš nekad pie manis vairs nenāks. Jā, tā var būt toksiska aromāta grupa. Rieslings mēdz smažot pēc petrolejas. Rheingau reģions ir spilgt Vācijā.
kur izteikti petrolija ir jūtama aromātos Austrālijā, jo tur ir atkal šīs sarkanās augsnes, kas ļauj viņam, prezentēt to aromātu raksturu ļoti, ļoti spēcīgu. Un tad, vecrisnīgs bieži vien caur medu, caur medainiem āboliem, cidonu ievāriem, tur kaut kur vienā brīdī pazibta tas petrolijas aromāts. Tas nav tā kā benzīntankā, citi kaifo iebrauc, un tad kamēr vīrs lai dāmpas pa šķirbiņu snīpi izlikus un vienkārši kaifo, jā. Tas nav tā. Bet nebaidieties, tas var būt, tas ir ok. Jā. Bet tādu mēs dzeram. Viņš nedaudz. Bet šajā es nejūtu. Viņš mainās, viņš pilnīgi mainās, jā, viņš bija pilnīgi savādāks. Man sapcīt ļoti patīk, jā, skābeni vīni, tāpēc šis ir ļoti jauks. Jā, es personīgi arī šim vīnam nejūtu petrolējas aromātu. Nē, nav. Viņš pašā startā. Es varu apstiprināt arī, ka man ir nācies smaržot un garšot arī rīslingus, jā, kam ir šī specifiskā petrolējas piegarša un smaržne piegarša. Un jā, ka tas cilvēkus varbūt tiešām kādreiz var mulsināt, bet kā reiz rīslings šķiet tā viena no tām vīnogām, kur tas ir, tā kā normāls kvalitātes rādītājs. Noteikti neļaus samalot. Ko? Es teiktu, ka tā ir augsnes sībenim, jā, viņš vai vecumu. Jā, vīns novecojot mainās. Jūs noteikti arī paši pasmaržojat to vīnu tagad. Kā viņš smaržo pirms tam, kā viņš smaržo tagad. Viņš smaržo tagad saldāk, viņš tāds smaržo nedaudz medaināk nekā bija pirmajā brīdī. Aromāts attīstās, viņš silst tajā glāzē, citas aromāta nianses, kas ir smagas, viņas sāk pamosties, viņas sāk nākt ārā. Un tā ir normāla lieta. Pat tagad viņš varbūt labāk smaržo nekā pirmā brīdī, kad viņi ielēja. Jā. Varbūt viņš ir nedaudz paaugstu. Jā, tā var būt, Baltīns reāli var būt paaugstu. Jā, 8 grādi. No parastā mājas leduskapa izņemot ārā, viņam ir 5 grādi. Viņam ideālā temperatūra ir 10-12. Iespējams, manā glazē šobrīd man šķiet, kad ir, jā, tā temperatūras līmenis tāds, kad varbūt nedaudz jau sāk iet pa daudz, bet viņš ir, skaists tagad. Jā. Tas aromāts ekspresīvs un citāds un tāds pilnvērtīgi atvērties. Kāds jautā, es gan nezinu, vai šis jautājums vīnzinim vai drīzāk mediķiem, kādēļ dzerot vīnu nāk miegs? Es domāju, tas ir tas stāsts, par ko mēs runājam pirms brīža, kad tas tomēr ir alkohols. Mēs tā kā, nedaudz, mēs miegam ciet. Viens vairāk, viens mazāk. Bet es esmu dzirdējis, jā, ka, piemēram, kad tu dzer stipros alkohols, kas ir sevišķi graudu alkoholu, tad līdz ar to tev ir vairāk tā kā enerģija, tu tā kā uzbudinies, tu agresīvāks paliec, un visi tie alkoholi, kas savukārt ir rogu vīni, ka tad atkal velk tā kā uz miedziņu. Bet es domāju, ka šīs ir tāds ļoti subjektīvas sajūtas, jo, protams, pārmērīga alkohola lietošana jebkurā situācijā ir kaitīga mūsu organismam, mūsu veselībai, un tas noteikti nav tas, uz ko vajadzētu tiekties. Tieši tāpēc mēs arī šīs vīna meistarklases veidojam kā tādas foršas sarunas, kur mēs mācāmies lēni baudīt vīnus, testēt, skatīties, saprast, kas kuram der, kas kuram patīk, un nobaudīt dažādus dzērienus vienā vakarā. Jā. Mums uz galda šeit un jums, skatītāji otrpus ekrāniem, ir vēl viena vīna pudele, neatkorķēta vīna pudele, sarkanais vīns no Argentīnas. Jep. Sarkanais vīns no Argentīnas, no Mendozas. Jā, protams, no Mendozas. Kāpēc jā, protams? Tāpēc, kad 80% visi vīni Argentīnā nāk no Mendozas. Jā, tieši tik nozīmīgs ir šis reģions. Tas ir dominējošais spēks. Argentīnā ir 2 lielumi – Malbeks un Mendoza. Tā tas ir sanācis, tā tas ir izveidojis, kad pie tās pirmās vīnogas veda un spāņu kolonizatori veda un sāk stādīt iekšā zemākajās teritorijās tuvāk piekrastē un beigās konstatēja to, ka Malbeks ir vienīgā šķirne, kas spēja tur pilnvērtīgi nogatavoties tajās mitrajās augsnēs. Un jau jezuītiem ierodoties tie aizstiep projām visas tās vīnogas, vīna dārza kultūra aiznes augšā kalnos. Un šodien par Argentīnu runājot, mēs runājam par augstākajiem vīna kā vīndārziem pasaulē. Ja Eiropas robežās mēs runājam par augstākiem vīna laukiem, kas aiziet kilometrs 100 metri virs jūras līmeņa, tad Argentīnā mums aiziet viss līdz 3 kilometriem. Jā, līdz 3 kilometriem, kur ir pilnīgi cits mikroklimats, pilnīgi cita apstākļi. Un šeit mums un jums ir šodien sagādājies tāds vīns kā Santa Julia
jā, ko darina ļoti slavena argentīniešu vīna ģimene, Cucardi. Un šis ir viņu tāds interesants projekts Mendozā, kur ir vairākas saimniecības. Viņiem šajā projektā ir 4 saimniecības no 250 līdz 450 hektāriem tur tādos izmēros. Un viņi selekcionē dažādas vīnogus, viņi piekopē ekoloģisko vīndarīšanu, jo būtībā šeit mēs runājam par ekoloģisko vīndarīšanu, jo šis ir vīns, kas ir 100% Cabernet Sauvignon, ievākts 2 saimniecībās no 4, kuras ir certificētas kā ekoloģiskās saimniecības, jo apstākļi tajās vietās ļauj neizmantot nekādus pesticīdus, herbicīdus, nekādu ķīmiju, lai audzētu veiksmīgi vīnogus. Ja, un līdz ar to šeit ir tāds kā Cabernet Sauvignons, ja, kas ir viegls, augļains un tāds tas tiek uztaisīts. Ja jums garšo pilnmiesīgāki, smagnējāki, druknāki vīni ar to tā saucamo vīna darītavas ietekmi, ja, jo redziet, kad mēs runājam par vīna aromātiem, tad pirmām kārtām mēs runājam par primāriem aromātiem. Mēs vīna frīki. Un kas ir primārie vīna aromāti? Primārie vīna aromāti ir tie, ko sniedz vīnogu šķirne. Tā ir sulas noraudzēšanas gala rezultāta jauna zaļa jēla vīna aromāti. Vīna šķirnes rakstura īpašības. Tas viss tās sarkanās ogas un ziedi un viss šīs lietas. Un tad pienāk kārta sākt izmantot dažādas lietas vīna darīšanā. Ozolkoku mucas, sajaukšana citām vīnogu šķirnēm, izturēšanas tur dažādos tilpumos, dažādos materiālos. Un gala rezultātā tur mums tas viss apaug ar sekundārajām aromātu niansēm, kuras tad attiecīgi mums parādās. Jā. Un tas ir tas, kā mēs vīna profesionāļi, mēs tos vīnus vērtējam, un tad mums ir primārās aromātnienas un sekundārās. Jā. Bieži vien tas netiek izskaidrots. Šajā gadījumā, es vēlreiz uzsvaru, mēs runājam par augļainu Cabernet Sauvignon, jauns augļains Cabernet Sauvignons. Tā nav Oskara nominācija Cabernet Sauvignon sarkanvīnām, tas ir jāsaprot. Jā. Un tāds tas arī ir. Intensīvā krāsā, jo tas aug virs 1,4 km. Kas notiek audzēt vīnogus tur augšā? Saules radiācija ir krietni spēcīgāka, intensīvāka, temperatūras pārkritieni no augstākās dienas temperatūras līdz zemākajai nakts temperatūrai ir dramatiski, tur 30 vairāk grādi, varbūt atšķirība. Vīnogas cieš, mizas kļūst biezākas, viņas sevi tā kā mēģina pasargāt, viņas kļūst raupjākas un intensīvāk aromāti. Un tā mums arī ir. Jā, kabernets pēc būtības ir ar intensīvu krāsu. Un šeit mums ir skaists, augļains, viegls, priekš kaberneta viegls sarkanvīns, bet 14 alkohols tomēr. Aromāts ļoti patīkams. Jā, upeņu ievārījums. Ar ko tev, Kati, asociējas? Es atzīstos to, ka es neesmu sarkanvīnu cienītāji. Un, es nezinu, vai tas ir kaut kādā veidā tāds briedums, kad ir kaut kāda cilvēki, ka, piemēram, viņš sāk tur, es nezinu, tur sīdrs, pēc tam varbūt alus, pēc tam tur ir baltvīns, varbūt pēc tam ir sarkanvīns, pēc tam vēl kaut kas. Un man liekas, kad es vēl esmu tajā baltvīna stadijā, un es netieku tā kā vēl uz to sarkanvīnu. Un bija moments, kad mums ar vīru abiem diviem garšoja šis baltvīns, un tad pēkšņi viņš sāk korķēt vaļā kaut kādu primitīvo dimundūrī. Un es pilnīgi šokā, un es domāju, Ērika, tu man solīji, ka tu būsi kopā ar mani priekos un bēdās, ka mēs kopā augsim, ka mēs attīstīsimies. Kā pelnu pēc tagad dzeru sarkanvīnu? Es vēl neesmu tam gatava. Bet es nezinu, vai arī tas ir bijis, man vienmēr ir fascinējis, ka pēc sarkanvīna dzeršanas visiem paliek tās zilās mutes. Un kad citos saviesīgos pasākumos, ka man liekas briesmīgi. Un varbūt arī tas man smadzenēs ir nostrādājis tam, kad es neesmu gatava. Jā, man ir pretreakcija. Nē, es negribu to zilo muti. Bet tad atkal esmu mēģinājuši šķitināt. Un tad es domāju, bet nē, arī tajā garšā ir kaut kas. Un vai tas varētu būt, ka tie tanīni vai kas, kad man reāli ir tāda pretreakcija, ka man tiešām liekas, ka viņš tāds ļoti, ļoti smags, un viņam tā pēcgarša ir tāda,
Priekš manis jancīgas to raksturot. Man šķiet, ka tā vīna baudīšana īsti tomēr ar to vecumu neiet, tur sarkans un balts vismaz. Es zinu ļoti daudz cilvēkus, kas visu dzīvi ir arī ļoti jau tomēr cienījamos gados baltvīnu cienītāji, un ir tādi, kas agrā jaunībā lieto sarkanu vīnu. Ļoti daudz, kas mainā. Es domāju, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, cik tu bieži un daudz visu kaut ko garšo, tādas vīnas, šitādas vīnas, un tad tu ātrāk izēc ar to posmu, kad, sākumā ir kā? Sākumā ir, protams, tas, kas ir, tu dzer to, kas ir garšīgāks. Tas ir, posms pēc tam, kad tu dzer to, cik tu var atļauties. Tas ir, studentu gadi visticamāk, un tad ir laiks, kad tu kāpēc ne? Un tas bija tomēr sarkana vīns, vai ne? Tas noved līdz ilgai laimīgai laulībai. un tad ir variants, ka tu sāc jau, tavas atļaušanās spējas jau pieaug, un tad ir variants, ka tu sāc izvēlēties, un tu izvēlies to, kas ir garšīgāks. Un garšīgāks vienmēr ir saldāks, nekā skābāks, savēlkošāks, jo tā ir rūgtenā garša, tā ir tā noturīgā garša cilvēku zvēram, kas ir tā kā pretreakcija pret sabojātiem produktiem. Ja mums lielākā daļa mums jau ēdamās lietas nav rūgtas nekad. Tas, ko mēs uzturā lietojam. Tā ir, jā. Valrieksts praktiski un grilēts kaut kas, valrieksts ģenētiski neapstrādāts pēc būtības, ja ir vienīgā lieta, kas ir rūgtana. Vērmeļtēja. Ok. Bet parasti viņi dara veselības nolūkos, nevis vienkārši neko darīt. Jā, un līdz ar to varētu būt, kad līdz tām miecvēlām ir jāizaug, jo es arī pēc savas pieredzes, es tā reāli izkaifoju miecvēles, tas bija pirms gadiem tikai kādiem 6, 7, tā, ka es pagājuši tā, tagad man patika. Es pirms tam, es šajā visā tēmā gadus tagad sanāk 20, bišķi vairāk, un es vienmēr pret to attiecos kā ar tādu pietātu, kad tā tas ir, es zinu, kā tas strādā, lai tas labi patīk un garšo un tā, bet man izvēle nekad nebija izteikti tādi ļoti miecvēlainie vīni, ja? Ir vīno, kas ir ļoti, ļoti miecvēlains. Un tad vienkārši manā dzīvē arī pienāca tas brīdis pēc daudziem gadiem, varētu teikt, tā vīna industrijā, kad es tas klikšķis galvā notika viss aiziet. Un tu tā nokaifo. Man daudz vīnu nācis degustēt un garšot. Es gribēju vēl uzprasīt, kā ir ar to dekantēšanu, vai visus sarkanvīnus dekantē, jo man ir bijusi situācija, kad draugu kompānijā mēs bijām nopirkuši 3 dažādus vīnus, arī degustācijas nolūkos, un mēs attaisam to otro pudeli, briesmīgs vīns, tik šausmīgs vīns, ka tu nevar iedzert, liekas, LR-atā. Bet pēc kāda brīža mēs prasām, ej attais vaļā 3. pudeli, un lai arī mēs to varam nobaudīt, bet kā no rīta izrādījās to, ka tā 3. pudele bija palikusi ciet. Un tas nozīmē to, ka mēs bijām turpinājuši dzert to 2. pudeli, un tajā brīdī, ka viņa it kā bija pastāvējusi vaļā, viņa garšoja pilnīgi savādāk. Un mēs tādas, šī ir tā pudele, ko noteikti vajadzētu atcerēties. No rīta jāatcerās viņu tā kā piefiksēt, kas tas tāds par vīnu bija. Bet, visus sarkanvīnus dekantē. Lielāko daļu sarkanvīnus un daļu baltvīnus. Būtībā tā koncepcija kāda, lai saproti kādus vīnus. Viss Cabernet Sauvignon, nē. Pēc šķirnes nē. Pēc vecuma nē. Izvēlēties, kā saprast, ko dekantēt. Tikai tu vari saprast, ka tu attaisīji, lai glāzē un pasies kādā kondīcijā tas vīns ir. Jā, skaidrs, ka pilnmiesīgi. Dekantēšana būtībā tā ir vīnu noliešana no nogulsnēm. Tā ir terminoloģija un prakse, kas ir aizgūta no vīna darītājiem. Un tas ir ielikts vīna servisā, un mēs zinām, ka dekantē someļiers vai tur viesmīļi, bet mēs neesam dzirdējuši, ka to dara vīndarītavās. Un vīndarītavās to dara. Viņi, lai neliet, nespiestu caur filtriem, nepazaudētu tādu vīna daļu no vīna rakstura, bieži vien vīnus nefiltrē. Viņus nostādina, nolēja vienreiz, nolēja otrais, 3., 4. reiz, viņi iztur tur pa mēnešiem, un vairākas reizes nolēja, tas nogulst dabīgi nosēžās. Ja?
Un, vai viņš ir pārāk miecvēlēns, vai tam par daudz alkohola, vai tas ir, viņam jātīst aromāts. Ja? Un tad ir dekantēšana, ir noliešana un nogulšana. Ja tu nogulši jau, tad lielā daļā gadījumā restorānā mājās, jebkad, kad tu gribi atkal, mēs atgriežamies pie tā pilnvērtīgas baudīšanas, ja? Tad tev vienkārši vajag, nezinu, krūzi, trauku, kurā pēc būtības tev vajag vienkārši ventilēt, tev viņu vajag pamodināt. Ar gaisu, tā kā... Jā, oksidēt. Oksidēt un tā kā... bagātināt ar gaisu. Jo tu attīsti aromātu, un aromāts sāk mosties, iedomājies tādu mazi taurenīšu, kukainīšu, visādi pamostas, viņi lido ārā un sev to aromāts, ja viņš attīstās, tās aromāta molekulas. Kafijā, kad ir kapingi, kad tā paša kafija, kad tu dzeri, kad tu viņu tā kā pagaršo, kad tu viņu speciāli tā kā rauj ar gaisu iekšā, lai saprastu to garšas nianses. Tieši tā. Un cik ļoti atšķirās no parastas grūzītas baudīšanas tieši no tās strepšanas. Bet, nu ko, pagaršojam? Pagaršojam vēlreiz. Jā. Ja viņš arī mainās aromātā, viņš sāk parādīties nedaudz, tad bija vienā brīdī parādījās tās grauzdāta ozolkoka aromāta, tad dedzinājums tāds kaut kas uz to pusi, pāri visām tām ogām. Startā bija sarkanās ogas, tagad jau sāk parādīties jau kazenes, jau smagnējākas, tumšākas, melnākas ogas, intensīvākas, tāds blīvāks, samtaināks aromāta nians. Alkohols aiziet prom, viņu izveidina ārā. Daļēji, miecvielas sāk laisties vaļā, un tas vīns, paliek maigāks. Bet, es vēlreiz gribu uzsvērt, šis nav pilnmiesīgs kabernets. Šī ir augstkalnu kaberneta augļainā versija. Tāda ir tā piegriezna, ka šim vīnam ir uztaisīta. Ar ko kopā tiesaka viņu baudīt, jo mums ir jautājums no skatītājiem, kāda ēdieni derēs? Tuņās izdomāsim, sastādīsim ēdienkarti. Viņš ir augļains. Šo kabernetu es varētu iedot pie pīles gaļas. Pīla aiziet, ja ar kaut kādu ogu mērķi, tikpat labi varētu būt, šitas varētu būt arī vīns, ko iespējams varētu ar kaut kādu barbekju gaļu, lielopu, Jērs ar augļainām mērcēm, redz, ja mums jēra taisam ar timjānu rozmarīnu, viņš ļoti herbāls, jēram, šis ir pa augļaini manā uzturē nedaudz. Kaut kādas gaļas ēdieni, kas ir ar kaut kādām augļainām mērcēm iespējams, Jā. Mums vēl ir jautājums. Mazliet iepriekš mēs te runājām par to, ka mēs degustējam tagad 4 vīnus, un kāds no mūsu skatītājiem jautā, Gini, tas noteikti tev kā profesionālim būtu vislabāk zināms, cik pēc kārtas vīnus var nodegustēt vienā vakarā, lai tās garšas nesajūk. Katram, man liekas, ir individuāli tas no treniņa. Bet tas mazliet arī neatšķiras no tās tehnikas, jo šobrīd jau mēs īstenībā tos vīnus pagaršojam, bet tā īstā degustācija jau pilnīgi savādāk, vai ne? Jā, zin kā. Tavs distances garums ir atkarīgs no tā, cik tas pļauj ārā. Ļoti laba atbilde. Mēs teiksim, vīna konkursā mēs pa dienu nodegustējam 70 vīnus kaut kur. Aha. Un tu atbrauc mājās, un tu esi pārguris. Esi šmigā. Bet tu esi pārguris, jo tev visu laiku ir jākoncentrējās, jākoncentrējas uz aromātu, uz garšu, uz pēcgaršu, uz to balansu, uz visu, ko tu tur jūti, un tad tu vērtē, vai viņš dara, kā tas vīns tur, cik viņš labs un tāds, tas ir, baudīt vīnu, tas ir savādāk. Pirmkārt, ja tev tas noskaņojums ir pilnīgi cits. Tu esi tādā relaksētā, tādā sajūtā. Vismaz pēc brīža. Iestartā stress, un tad vajag ātri relaksēt, kaut kā. Cik daudz? 6. Tu vienkārši, tā degustēt neprofesionāli, es domāju, 6 vīni. That's it. Vairāk arī, nevajadzētu sev mocīt. Protams, var tur nodegustēt. Es to redzu, braukāt vīnu tūrēs, skatos savus klientus, kā brauc, un tur atbrauc vienā vīndrītavā, tur citreiz, kad tur bam, 10 vīni. Mums ir tur tādi un šitādi, un tad ir vecāki, un tad ir vidēji, un tad ir vecie vīni, un tad ir cits vīnošķins. Un pēc vīndrītavas vēl tā kā pirmā vīndrītava diena tad otrā vīndrītava jau sagurt. Un tad es teiktu, mājas variantā normāli, un arī, ka es braucu pie saviem, pie klientiem mājās degustācija ofisā, taisīt degustācijas, dzimšanas dienu, tur kāds grib mājās, pasākumu tādu tā kā vīnu degustēšana ar ēdiem. 6, vairāk pa 6 es arī neņemu. Varbūt 7 maksimums, jo, tur beigās jau grūti. Kāds arī prasa, vai degustācija ietver visas pudeles izdzeršanu? Es nezinu, kad es aizbraucu prom, tad es nezinu, kas tur notiek.
Jā, Ne, bet liekas, ka tā būtu tāda izšķērdība, ka tomēr ir ceļš, ja tu esi atkorķējis tādus labus vīnus, tad... Es gan varu teikt, tad, kad mēs alkohola atleti izskatām šos vīna piedāvājumus, ko mēs ņemam vai neņemam sortimentā, tad jā, tas vīns tiešām tiek degustēts tādā veidā, ka visi vīni tiek spļauti ārā, arī ļoti labi vīni, un no ar laiku jau pierod. Citādi tu nevar. Nu, nav varianti. Tad vienā brīdī tu vienkārši vairs neko nevar pateikt, ja tu nespļauj ārā. Nu kā, pēdējais pēc tam paliek labākais? Katrs nākošais vienmēr ir labāks tādiem pirmajiem, jā. Tas ir arī tā. Mums ir bijis arī viens jautājums, mirklīt atpakaļ šeit čata zonā, ko es skatīju uzdošu tev vispirms, un tad jau arī Gins noteikti savu profesionālu viedokli par to pastāstīs. Mums bija jautājums, vai ir kāds lifehacks, kā atvērt vīna pudeli, ja nav korķuviļķa? Varbūt kāda ir bijusi tava pieredze? Katram noteikti nācies dzīvē nonākt šajā situācijā, ka ir vīns, viņš ir jāatver ar korķuviļķi, bet korķuviļķa nav. Varbūt tev, Keti, ir kāds interesants gadījums? Es domāju, ka visas sievietes kā tik nav taisījuši tās vīna pudeles vaļā, kad ar skrūvēm, ar kurpju papēžiem, ar, man liekas, kad ideja ir bijuši... Vai apavos, jā, tas sit pret sienu. Jā, un sit pret sienu, jā. Bet... Man ir gadījies arī tā, ka man tagad lielākoties vienmēr līdzi ir Viktorinoks nazīts, kur ir šis korķuviļķis. Un neatkarīgi no tā ir bijušas tādas vīna pudeles, kad tu nevar dabūt viņu vaļā. Un pēdējo reizi arī bija viens pasākums, un es taisu vaļā, un tieši sarkanvīnu, kur es pat nedzeru, es vienkārši gribēju pazīmēties ar to, ka man ir šis korķuviļķis līdzi, kas citiem nebija. Un es taisu, un viss tas sarkanvīns. Es drīzāk varētu pastāstīt, kā to sarkanvīnu dabūt ārā no drēbēm, nekā kā to pudeli dabūt vaļā. Profesionāļiem ir kāds lifehacks par šo tēmu, Ginta? Vai jums vienmēr kabatā ir korķuviļķis? Nē. Mums nav vienmēr korķuviļķis, bet mēs meklējam korķuviļķi. Pēc iespējas, ja ir. Nav bijis es skrūvi, jā, pakaramais, tiešām. Pakaramā izskrūvē ārā to cilpiņu, jā, un tad ar to? Nē, man nav bijis pieredze to. Es zinu, ka citi vienkārši viņi silda pudeles kakliņu. Un tad uzkarstot, tas gaiss, kas tur ir, viņš sāk izplesties, un viņš izspiež korķi ārā. Tā ir tāda lieta, tas gan notiek, bet tā ir fizika. Bet tā, citi varianti jau nav. Vienkārši tad ņemiet skrūvēm un korķiem vīns. Jā, tas atbrīvo jūs no problēmām, vai ņemiet dzirkstošos. Jā, man liekas, ka skrūvējamies tas ir mūsdienās, bet tā ļoti bieži esmu saskārusies to, ka cilvēkiem likās, ka tāpēc vīnam ir zemāka kvalitāte. Bet man liekas, ka jau tas ir tā kā jau... 10 reizes pārliecinājušies, kad ir tieši pretēji, kad ir daudz mazāks risks, ka tas vīns būs bojāts. Vai ne? Jā, praktiski tur gandrīz nav riska. Man ir bijuši skrūvēm korķi, kas ir bojāti, vīni ar skrūvēm korķiem. Bet, nē, tas ir iespējams viena no labākām lietām, kas pēdējo 60, 70 gadu laikā ir notica vīna industrijā. Viņš ir praktisks, drošs. Vīns neoksidējās pārāk labi, viņš ilgāk spēja glabāties, ja tīpaši veikalā, drošāk ņemt skrūma korķi vīnu nekā ar dabīgo vai ar parasto. Ja? Mums, teiksim, sarkanvīnā mums ir jūs redzat, mums ir sintētiskais korķis, kas ir tā kā ekonomiskais režīms drošā korķī. Starp dabīgo un starp skrūvējamo. Skrūmes korķis nebūtu nav tas lētākais aizdars, jo mums vajag dārgu pudeli ar vītni. Tas ir viens moments. Tas nav tāds super lētais variants. Ja? Tā kā, un sintētiskais korķis, tas ir arī droši neitrāls materiāls, kas nav dabīgi ozolkoku mīzē. Ja? Šis ir vīniem, kuri ir jāizdzer jauni. Ja? Un šajā gadījumā to Santa Giulia mums arī ir tas ir jauns, viegls kabernets. Jo kabernets arī var būt jauns un viegls un augļains. Ja? Tas, kā mēs arī pirms šī vakara tikšanās, ja mēs arī apspriedām to jautājumu, ka bieži vien viss tiek glorificēts, viss mēģina vairāk jaudā, intensitātē un tā, bet ir taču opcija būt arī jaunam augļainiem tiem vīniem no tādām grandiozām vīnogām. Jā, Ketī, mūsu skatītāji grib dzirdēt tavu padomu, kā iztīrīt sarkanvīnu no drēbēm. Un tomēr, jā. Viens no tādiem lifehackiem ir izmantot tieši pretēji baltvīnu. Jā. Tieši tā. Otrs, kas ļoti labi strādā, tā ir soda.
Un, kad tieši samitrinot šo kreklu, sodu, uzliekot virsūri, tad viņa īsākā laika posmā ļoti smuki izmazgājās. Šajā gadījumā gan man nebija laiks, un es vienkārši aiznesu savai mīļajai mammai. Un paldies, mammīt, kad izmazgāja manu skaisto mīļo krekliņu. Arī tas ir lifehacks. Arī tas ir lifehacks, to nevajag aizmirst. Mammas vienmēr palīdz. Jā. Mazliet vēl par korķiem ir arī jautājums, Ginta, vai nekvalitatīvs korķis var liecināt arī par mazāk kvalitatīvu vīnu? Nekvalitatīvs ir ja ar vārdiem nekvalitatīvs korķis tiek domāts korķis, kuru skrūvējot, tas korķis ņemot ar viņš nolūst. Daļēji jā, daļēji nē, jo redziet, ja mums ir dabīgs korķis, ne malts dabīgs korķis, kā dzirkstošam vīnam, mums ir dabīgs maltais korķis. Dabīgos viengabalu korķis ne no skaidām presētos, tā no ozolkoku mizas. Tas ir dabīgs materiāls, kurā tu izfrēzējot to korķi, tu neredzi, kas tur ir iekšā tajā korķī. Tu redzi viņu tikai no ārpuses. Tur izrādās kaut kāda dzīsla, kaut kāds negludums, kaut kāds sacietējums, vēl kaut kas, un tajā brīdī, kad tu skrūvē to korķviļķis, to spirāli iekšā, ja, tad velkot to korķi ārā, viņš vienkārši pusē noplīst. Jā, slikts korķis, bet vīns par 30 eiro. Jā, slikts korķis nozīmē slikts korķis. Ja ir situācija, tieši to tas nozīmē, jo var būt dārgs korķis, bet slikta kvalitāte. Ja, tāpēc tie vīndari, kas šobrīd izmanto dabīgos viengabalu korķis, viņi tam pievērš ārprātīgu uzmanību. Vienkārši, un tie korķi maksā tur bieži, tas top līmenis virs eiro gabalā. Tas ir ļoti daudz. Bet ir vīni, kuriem vajag 10 gadus pagrabā nogatavoties, sasniegt savu pilnbriedu un skaistumu, un viņiem vajag to dabīgo korķi, jo zem skrūvējumā korķis vīns neattīstās tik labi. Skrūvējumais korķis ir drošs, bet vīniem, kas tiek glabāti, tas īsti nav varbūt labākais risinājums. Tā kā, un otra lieta vēl, tas korķis bieži vien, ja ir situācija, ka jums tas korķis nolūst pusē, vai nezinu, 3/4. Viens variants, tātad iespējams, tīpaši, ja pusē nolūst, tad jūs neesat pietiekoši dziļi ieskrūvējuši korķvīdu spirāli. Cits jautājums, kā Kētī stāstīja, tu nevar dabūt korķi ārā no tās pudeles. Man ir bijis tā restorānā strādāt, ka mēs divatā viens turēja, pudeli atspēries, otrs pret viņu atspēries, mēģināja no korķviļķa, ar korķviļķu velkot, mēģināja dabūt to korķi ārā, un mēs viņu tā arī nedabujām ārā. Un tad ir jādamās, kāpēc tā? Dārgs Rieslings bija toreiz, un kas? Ļoti vienkārši. Tātad tas nozīmē ko? Ka tas korķis, tā sajūta, ka tas korķis ir ielīmēts tur iekšā, bet viņš reāli sanāk ielīmēts. Vīns ir bijis kādu brīdi vīndarītavā guļus, vīns ir kontaktā ar korķi, korķis ir mitrs, uzbriedis, mīksts, nelaiž gaisu, viss perfektā kondīcijā. Tad tas vīns ir aizvests kastēs kaut kur, nezinu, uz citu valsti, stāvējis noliktavās. Stāvējis siltā noliktavā, varbūt saules spīdē, tas korķis vīns vairs nekontaktējās ar to korķi. Korķis sāk žūt. Tad to vīnu nopirka, aiznesa restorānā, nolika vīnu ledeskapī. Un korķis ir sažuvis. Pirmajā brīdī vīns sāk līst starp korķi un pudeles kakliņu. Un tad tas korķis uzņem mitru, un viņš sāk izplesties, un viņš tā kā to iespiež to vīnu, un tas vīns izžūst. Un viss tie cukuri, un viss ir tā kā pilnīgi līme. Un un tas korķis ir reāli ielīmēts ar vīnu. Jā. Nesat to vīnu atpakaļ uz veikalu un sakat, mainīsim. Mainiet. Mums uz galda šeit ir 4 dažādi vīni. Arī skatītāji ir nobaudījuši šos vīnus. Ir jau atsauksmes, kādam patīk attiecīgi viens tikai no visiem, kādam atkal kaut kas cits. Un kā ir, Ketī, kurš bija tavs favorīts no tā, ko mēs šovakar nogaršojām? Mans favorīts tomēr paliek Prosecco. Diezgan nemainīgi, pat ja rozā. Bet man ļoti patikās arī Rieslings, un man tas bija tāds savā ziņā jaunatklājums. Pat to pirmais, man par saldu un par augļainu, bet savukārt, sarkans ir sarkans. Vēl neesmu izaugusi. Jā.
Nu, lūk, paldies tev par komentāru. Kā jau mēs sākumā solījām, arī šodien starp jums skatītāji būs viens laimīgais, kurš laimējas Alko Outlet 30 eiro dāvanu karti, kur atrodas šeit, šajā aploksnē, mums uz sarunu galda. Tas, kura vārdu, pseidonīmu, iniciāļus, ar kuriem jūs būsiet reģistrējušies šajā sarunu terzēšanas joslā un ko jūs būsiet izmantojuši, mēs tūliņ izvilksim no loterijas lielā trauka. Tam cilvēkam mēs lūdzam uzrakstīt e-pastu uz mūsu e-pasta adresi saba.attiecības@alkooutlet.lv. Jūs viņu redzat arī šobrīd savā ekrānā. Un uzrakstiet, lai mēs vienotos par to, uz kuru jums tuvāko Alko Outlet veikalu mēs nogādāsim šo dāvanu karti. Yep. Cik forši. Un šajā lielajā stikla glāzē mūsu palīgi ir cītīgi konspektējuši visu, kas ir noticis terzēšanas joslā, izrakstījuši visu mūsu aktīvo skatītāju vārdus, uzvārdus, nikus, lietojot anglicismu, pseidonīmus, ar kuriem jūs esat startējuši. Un, jā, Ketī, mēs lūksim tavu laimīgo roku, ne tikai skaistumkopšanā lutinot cilvēkus, bet arī šeit palutinot kādu, kurš laimēs tūliņ. Alko Outlet dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Un tas ir mūsu skatītājs. Un tā būs Luīza Frr. Luīza Frr. Nezinu, ekrānā. Var gan redzēt, jā. Ekrānā var redzēt, Luīza, mēs gaidām e-pastu uz e-pasta adresi. Un vienosimies par to, kurā Alko Outlet veikalā tad tu varēsi saņemt savu dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Apsveicam! Apsveicam, jā. Mūsu sarunas šeit turpinās. Cerams, ka arī pie jūsu TV ekrāniem, viedierīču ekrāniem turpinās lielisks vakars ar vīniem. Un aicināsim jūs uz nākamo vīna meistarklasi, kur kopā ar Gintu mēs abi būsim. Un mums Ketijas vietā būs kāda noslēpumaina viešņa. Mēs atkal degustēsim 4 lieliskus dzērienus, pavadīsim vakaru labās sarunās, un es tiešām varu solīt, ka būs ļoti, ļoti interesanti. Priekā! Priekā, lai jums jauks brīvdienas! Paldies, ka bijāt ar mums!